Pirmajā mēs esam uzlabojuši savu spēli, jo vakar pirmo periodu mēs zaudējām. Te labs spēka paņēmiens aiz Austrijas izlases vārtiem. Tad, tu jau minēji, vakar mums labs tiešām otrais periods, arī 2 vārtus Latvijas izlases guva otrajā periodā. Te atkal lielisks sākums un arī palātos. Rezultāts stāvo 1-0 Latvijas izlases labā un otrā perioda otrās minūtes pašā ievadā Gers Golovkovs ir tas, kurš liek punktu. Labs arī grups sanāca Latvijas izlasē. Atkārtotais uzbrukums un te laba piespēle gar vārtu priekšu un Golovkovam bija tikai jāpaceļ arī pietiekam augstu pār kā aizsargam. Pat nē, tur bija vairāk brīvās vietas un precīzs metiens sajiem nonākt vārtu priekšā. Vārtsargs visu redzēja Arvila Bergmaņa metienā. Vēlreiz cīņa laukuma stūrī. Un tad otrs puses vārtu guvums! Andrij Ravīnskis tiek pie iespējas gūt vārds, viņam bija iespējas vēl pirms tam, bet tagad viņš to arī spēja izdarīt. Ja mazākumā nebija sekmējies izcelties, tad te no nērtās apslidot vārtu un 2-0. Skatāmies vēlreiz te iespēlēt ripu vārtu priekšā. Ravīnskis izvēlās slidot apkārt vārtiem. Nepakūst līdzi Ravīnskim Vīzers un tuvajā stūrī ar spēku iestam ripu vārtos Ravīnskis. Un panāca 2-0. Tagad 20 minūtes vēl pamatlaikā. Jā, tieši tāpat kā vakar Latvijas izlasē otrajā periodā izdevās gūt 2 vārtus un te trešie. Uzreiz trešā perioda pašā sākumā un otrais vārtu guvums Andrij Ravīnskim. Andrij Ravīnskis rezultatīvs Somijā, vai nu tas būtu Mestis vai arī augstākā līga, un arī Latvijas izlasē viņām tagad 2 vārtu hokeja spēle. Izcīnīto pozīciju vārtu priekšā Ravīnskis. Pirmais tiek pie atliekošās ripas un no nērtās lāpstiņas puses. Sit ripu vārtos. Uzvarēja iemetienā Ēglē un ātrs metiens un ripi ir vārtos. Rihards Bulkārts, ne tikai pirmais punkts, bet pirmie vārti arī viņam kopš oktobra. 4-0. Ļoti ātri sakārto vārtu guvumu šajā skaitliskajā vairākumā. Ir uzvarēts iemetiens Daugaviņš, tiek pie ripas ātri piespēle uz Rihardu Bulkārtu un vienā pieskārienā ļoti spēcīgi met pa vārtiem Rihards Bulkārts un trāpa pretkustībā esošajam. Metiens tieši iepretīm vārtiem, kas tiek apturēts, bija Gustavs Ozoliņš. Un tagad vienatnē Cvergers! Un iemet ripu vārtos. Austrijas komanda gūst vārds un atkal tas ir Cvergers. Un jau iepriekš viņam bija tās tālās piespēles, kas tika adresēts jau šodien. Tās nebija sekmīgas. Vakar, negluži līdzīgā, bet uz šādu virzienu arī tendēts uzbrukums bija sekmīgs. Te bija vairāk vietas Cvergēm nekā vakardienas vārtu guvumā. Meistarīgi Cvergers.